Burtnieks, saukts arī par Burtnieka ezeru, ir 4. lielākais ezers Latvijā. Burtnieks ir mašķerēšanas, medību, putnu vērošanas un atpūtas vieta. Burtnieku apviļ daudz teiku, leģendu un nostāstu. Te es esmu pie Burtnieka ezera pļavām. Tas ir 2004. gadā dibināts dabas liegums Valmieras novada Burtnieku pagastā, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā. Liegums stiepjas šaurā joslā ap Burtnieka krastu pagastā teritorijas robežās. Natura 2000 teritorija un putniem nozīmīga vieta. Burtnieks ir veidojies pēdējā ledus laikmeta Ziemeļa Eiropa ledāju kustības rezultātā, tiem virzoties virzienā no ziemeļrietumiem uz dienvidaustrumiem. Sākotnēji ledus ezers bija līdz pat 3 reizes lielāks. Burtnieku novads senāk aptveris plašu teritoriju ap ezeru, kas ir baltu un somogru cilšu dabiska šķirtne. Apkārt ezeram atklātas vairākas apmetas un apbedīmu vietas, kas konstanti tika apdzīvotas 5000 gadu garumā. Sakumā ezers tika saukts par Astijērvu no libiešu valodas, kas tulkojumā nozīmē trauku ezers. Ar šādu nosaukumu tas sastopams jau 13. gadsimtā. Sekals ezers. Vidējais dziļums ir 2,9 metri. Austrumu krastā liegums Burtnieku ezera pļavas. Pēc iztikošās salacas regulēšanas 29. gadā ezera līmenis pazeminājās par 1 metru, atsedzot zaļainu piekrastes joslu. Burtnieks ir vienīgais ezers Latvijā, kur viļņu darbības rezultātā izveidojušās klintis. Burtnieka piekrastes un tajā vairāku ietekošo upju, lielākas no tām ir Briede un Eikinu upe. Palienu pļavas ir svarīga griezas līgzdošanas vieta un potenciāls ķikutu biotops. Pļavas regulāri applūst. Lieguma teritorijā Burtnieka austrumu krasta ziemeļos piekļaujas dabas lieguma vidusburtnieks. Lieguma teritorijā atrodas dabas piemineklis Burtnieka smilšaknu atsegumi. No ezera iztek 95 km garā salace, kas ietek Rīgas jūras līcī.